Gunta Akmentiņa atmiņu stāsts smaržoja pēc dūmiem. Tajās nu jau tālajās 1991. gada janvāra dienās bija skaidrs, ka kaut kas izšķirsies, jo pēc notikumiem Lietuvā arī Latvija varēja būt briesmās. Bija sevī jāizšķirās un jābrauc, par braukšanu daudz nedomāju, jo bija arī LFT biedrs. Braucām no Teiču valsts rezervāta ar Latviju. Ar mani kopā bija Jānis Rozītis, Uģis Bergmanis, Andris Avotiņš, Valdis Aivars un Valdis Beļaunieks un vēl citi. Mūs nozīmēja pielikt Telekom galvenās ēkas. Tur bijām 2 diennaktis. Atmiņās palicis Tautas vienotības laiks. Rīga bija pilna ar smago tehniku, ielas nosprostotas, skanēja patriotiskas dziesmas, gaiss smaržoja pēc dūmiem. Rīdzinieki un pat attālākie iedzīvotāji veda mums pārtiku un cigaretes. Šodien strādāju Teiču valsts rezervātā par referentu. Kādu valdību esam izvēlējušies, ar tādu tagad jādzīvo. Ja arī tagad būtu nepieciešams doties aizstāvēt Latvijas neatkarību, es nedomādams to darītu.